par ko mēs sludināsim, ir ļoti svarīga tēma. Šī ir ļoti svarīga tēma. Viss tēmas īstenībā svarīgas, bet šī ir ļoti svarīga tēma. Tur būs daudz arī rakstīts no Bībeles. Un tā tēma, par ko es šodien sludināšu, būs atbrīvošana no ļauniem gariem. Jūs zināt, kā tā bija ļoti svarīga daļa Jēzus kalpošanā. Atbrīvošana no ļauniem gariem bija tieši ļoti svarīga daļa Jēzus Kristus kalpošanā. Un tas ir ļoti svarīgi arī šodien draudzē. Mums svarīgi saprast, ka atbrīvošana no ļauniem gariem ir ļoti svarīgi arī šodien draudzē. Tas bija toreiz, toreiz tas bija, kad bija Jēzus šeit uz zemes, un tas arī šodien. Nekas jau nav mainījies, sapratiet, nekas jau nav mainījies. Un tā ir atbrīvošanas kalpošana, Atbrīvošana no ļauniem gariem. Šodien mēs uzzināsim, kā atbrīvoties no ļauniem gariem. Kā var atbrīvoties? Gribam zināt, kā var atbrīvoties no ļauniem gariem. Ņemsim piemēru no Jēzus. Kas ir mūsu paraugs? Jēzus. Redz? Jēzus nāca šeit virs zemes, dzīvoja cilvēku dzīvi. Viņš mums bija paraugs, pēc ko mums līdzināties. Pareiz, mēs līdzināmies Jēzum. Protams, mēs nebūsim nekad kā Jēzus, bet mēs viņam līdzināmies. Viņš mūs mācīja. Lasām Marka evaņģēlijā 1. nodaļā 23. 26. pantā. Lasām Marka evaņģēlijā 1. nodaļu, atšķiram vaļā 23. 26. pantu. Tā kā Ēriks teica, man patīk, ka lapas šķirās. Man patīk, ka lapas šķirās. Un tur rakstīts tā, un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca. Sinagoga, tas ir baznīcā. Tagad mums baznīca. Bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca. Sacītams, kas mums ar tevi, Jēzu, no Nāceretes? Vai tu esi nācis mūs nomaitāt? Es tevi pazīstu, ka tu esi Dieva svētais. Un Jēzus viņu apsauca sacītams, paliec klusu un izej ārā no tā. Un to raustīdams, ar stipru balsi brēdams, nešķīstais gars no tā izgāja. Tā bija pirmā Jēzus Kristus kalpošana. Tā bija paša pirmā Jēzus Kristus kalpošana. Es tā pieņemu. Kā es to pieņemu? Es pieņemu, ka šis cilvēks daudzus gadus pa sestdienām gāja uz baznīcu, uz templi. Sabatā. Viņš gāja uz baznīcu, uz templi. Un nekas jau nenotika, kamēr dievkalpojumā neparādījās Jēzus. Saprot? Jo Jēzum bija svētā gara spēks. Kā mēs zinām, Jēzus saņēma svēto garu. Kad viņš tika kristīts ūdenī, par viņu nonāca svētais gars, un viņam bija svētā gara spēks. Un tā mēs varam saprast, ka bez Jēzus, bez svētā gara nekas dievkalpojumos nenotiek. Ja nav tur Jēzus, nav svētais gars nedarbojas, tad tur nekas nenotiek. Un Jēzus lika ļaunam garam izpausties. Un ļaunais gars caur cilvēku kliedzi. Ka ļaunais gars caur cilvēku kliedzi. Tas nebija cilvēks, kas kliedzi, saproti? Tas nebija cilvēks, kas kliedzi, tas bija ļaunais gars, kas atrodas cilvēkā. Un tas caur cilvēku kliedzi. Jūs neesat dzirdējuši dievkalpojumus, ka mēs bijām Ukrainā. Tur bija pareizāja, kā cilvēkiem kliedz ļaunie gari cilvēkos, kad putodam nāca ārā. Mēs domājam, tā liekas, kas tur kaut kāds teātris, bet tā ir realitāte. Kad ir svētais gars nonāk, kad ir svētdienas zālē, tad cilvēkam, kam ir ļauns gars, viņš sāk izpausties, tas ļaunais gars cilvēkam. Un cilvēki sāk atbrīvoties. Tur ļoti daudz cilvēku tika atbrīvot no ļauniem gariem. Tā kā tas nebija cilvēks, kas kliedz, bet tas ļaunais gars, kas atrodas cilvēkā, tas kliedz. Jo Jēzus negriezās pie cilvēka, bet Jēzus vērsās pret ļauno garu. Un viņš tam pavēlēja, viņš nepavēlēja cilvēkam, bet viņš pavēlēja ļaunam garam, kas bija cilvēkam. Apklusti, viņš teica apklusti. Zin kā sunim, tā kā es saviem uzlieku uzpuni, ka viņš grib, kā citiem uzlieku uzpunis, lai viņš daudz nereiz, saspīš tas. Ja suns daudz reiz, tā vajag viņam uzlikt uzpuni un tā stingrāk viņu savilkt, tā viņš nevarēs pariet. Kā citiem ājas suņi šausmīgi reiz, es iesaku tā uzliec uzpuni, savilkt tā stingrāk. Mēs tā nedarām, mūsu suns daudz nereiz, bet ir sunīši, kas daudz reiz. Anatolis uzzina mūsu šēriņu, pareizi? Jā. Patīk šēriņu, redzēji? Šēriņu tā. Šēriņu ļoti smuku.
Man patika būs jānāk. Jā, atnāk ciemos. Jā. Un tā tad viņš pavēlēja, un lai tam ļaunam garam, lai tas vācas prom no šī cilvēka. Un ļaunais gars izgāja no cilvēka. Ļaunais gars izgāja no cilvēka. Es tā mēģinu iztēloties, kā tur tas bija. Tā tad es saprotu, es kā to saprotu. Tur bija divi. Tur bija cilvēks un ļaunais gars. Un Jēzus neizrēķinājās ar cilvēku, ja? Bet ar ļauno garu, kas atradās cilvēkā. Un es saprotu, kad notiek šīs process, tad parasti baznīcā sākās panika, zini? Tur viss sākās, laigā zini, tur ved tos cilvēkus apsargi, ņem aiz rokām, viņas ved uz skatu, viņi tur bļauj, kliedz, es redzēju, mēs redzējām tāds, kad dēmoni sāk izpausties. Un viņi sāk runāt ar šo cilvēku ķermeni, cilvēks spiedz, bļauj. Un tas bija toreiz, un tas arī tagad ir dievkalpojumos, svaidītos dievkalpojumos. Tāpēc cilvēks kliedza un nokrita. Mēs saprotam, un cilvēks sāka ripot un vārtīties pa grīdu. Saprot, cilvēks sāka ripot un vārtīties pa grīdu. Tācīt mēs šodien sludinām par ļauno garu izdzīšanu. Atbrīvošanu no ļauniem gariem. Tāpēc cilvēks kliedza un nokrita un sāka ripot un vārtīties pa grīdu. Nu tā stādies priekšā. Jūs esat redzējuši, kad cilvēki nokrita? Tad esat redzējuši? Kā? Tāds ir redzējis. Tur Raunī nav vēl redzējis. Paga, kad ir svaidījumi, tu redzi, aizbrauc uz Ukrainu, uz Kijevu, tu redzēsi, ka tur mums vēl nav tik spēcīgi svaidījums dievkalpojums, ka būs, tad mums ar te vārtīsies. jā, tā ir. Un tas notiek daudz vietu baznīcās, kad ļaunais gars sāk izpausties. Ir tā redzēt, ka ļaunie gari sāk izpausties baznīcās. Un tad parasti ir tā, ja tas tā baznīca tāda reliģioza, tad tos cilvēks klusām izved ārā. Lai nekas nenotiek, zini? Lai viņš tur... Bet Jēzus tā nedarīja. Jēzus to nedarīja. Viņš, lai izvestu cilvēku no klusām ārā, zini? Jēzus lika ļaunam garam iziet, nevis cilvēkam iziet. Zini, kā parasti cilvēki izved ārā, ka viņš sāk tur kaut kas viņam notiek tāds izpausmes. Bet Jēzus to nedarīja, viņš nevis izveda cilvēku ārā, bet viņš ļauno garu izdzina ārā no cilvēku. Pareizi. Jēzus tā Bībelē rakstīts. Tāds bija Dieva lēmums. Jo Dievs nesamulsa tanī visā. Dievs nesamulsa. Viņš jau zināja, kas tanī izpausmēs, kas jādara. Jo Dievam ir svarīgs rezultāts. Mums jau nav svarīgi, ka tas cilvēks tur krīt, vai viņš tur bļauj vai ko, bet mums ir svarīgs, lai tas cilvēks ir rezultāts, gala rezultāts, ka tas cilvēks tiek atbrīvots no to ļauno. Tas ir svarīgi, pareizi. Mums jau ir svarīgs tas pats rezultāts. Nav jau svarīgi, vai viņš tur bļauj, viņš tur krīt, tas nav nekāda nozīmē, nav rezultāts tam visam. Pareizi, Aiga. Aiga bija inkauterā, mums bija tāda inkautera Kristus pasaulē, ka bijām. Tur arī bija izsīm. Jā, biju vienu reizi. Tur arī atbrīva no ļauniem gariem. Ir atbrīvot. Atbrīvošana tur ir. Tas ir, Dievam ir svarīgs rezultāts. Halleluja. Man tur vēlns parādījis. Es biju stāstījis, kad no rīta vēlns nāca man vistu. Jā, tu stāstīji. Jā. Tur daudz vēlu bija. Tā bija Jēzus pirmā kalpošana cilvēkiem. Un pats interesantākais visā šajā bija tas, ka Jēzu neatpazina cilvēks, saprot? Cilvēki neatpazina Jēzu reiz, bet Jēzu atpazina Sātans, ļaunais, dēmons atpazina Jēzu, ka tas ir Dieva dēls. Tas nebija cilvēks, bet tas bija ļaunais gars, kas atradās cilvēkā. Tas atpazina Jēzu. Saprotiet, ka ļaunie gari vienmēr zina, kas ir Jēzus. Ļaunie gari zina, kas ir. Viņi pazīst Jēzu, zini? Ļaunie gari pazīst Jēzu. Arī vēl tā līdz galam vēl nezinu tā, bet pagaid, to viss sapratīs. Bībelē pat raksta, tas ir vienkārši tā ir. Un Jēzus mācekļi to saprata, kā mēs zinām, un arī dēmoni to saprata. Ne tikai mācekļi to saprata, bet arī dēmoni. Un lasām tālāk Bībelē. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa, 3.2., 3.4. pāns. Mums jāatceras, ka tā bija sestdiena. Jo arī tad bija tā, ka sestdienās cilvēkiem nepienācās kaut kur iet. Viņam nepienācās iet, un tāpēc viņi gaidīja vakaru. Un kad vakars metās, tur ir rakstīts 3.2. pantā,
Marka 1.32. pantā rakstīts, un kad vakars metās un saule bija nogājusi, tad tie pie viņa nesa visādus neveselus un ļaunu gara apsēstus. Viņi pagāja diena, jo tad pa dienu bija tā, ka sabatā nevarēja tur dziedināt, it kā tur slimos, un tad viņi gaidīja vakars. Un tad, kad bija vakars, tad viņi nes pie Jēzus tos slimos, ļaunā gara apsēstos. Kā jūs domājat, vai kristieši var būt ļauna gara apsēsti? Arī varbūt daudz vēlma, varbūt iekšā. Es, protams, domāju, es īstenībā saku, es pats saku, it kā ka nē, bet, jo kristietis īstenībā nevar piederēt dēmonam, viņš pieder Kristum, ja? Bet ir tā, zin, kas ir pa lietu, bet daudzās dzīves jomās kristiešu dzīvē nav Jēzus kontrola, pareizi. Viņš nevar Jēzus visu tev izkontrolēt, ko tu dari. Cits var palūri porņi. Paskatās, viņš ielaiž sevi, viņai iet kaut kāds, ļaunais, gars. Viņš paskatās kaut ko ne to, ko vajag. Aiziet uz spēļu automātu zāli kristietis. Viņš tur jākā atkarīgi kaut kādi viņam tur. Pareizi, kristiešas tāpatās mēdz būt kaut kāds dzīves jomās, kur viņš pakrīt. Pareizi, un tur viņš ielaiž ļaunu. Visi svēti. Un tur arī ļaunie gāri parādās kristiešu dzīvē. Tāpēc, ka Jēzus jau nevar mūs visu izkontrolēt, ko mēs darām. Viņš jau nevar tev pātāk stāt. Viņš jau tev dod brīvu izvēli, pareizi. Viņš tev tad pats būs vainīgs. Paskaties uz citām sievi mājās, kur lūri pats. Un pats būs vainīgs pēc tam, ka ielaidīs sev kaut kādu nešķīst garu. Un tā arī ir. Mēs jau paši vainīgi. Protams, mēs mācamies un pilnveidījamies, bet es domāju, ka tikai tāpēc kristiešos var būt ļaunā gara ietekme, ka viņš pats ielaiž kristietis to. Tā jau īstenībā viņš pieder Jēzum, pareizi. Viņš jau īstenībā caur Jēzus visu asinī mēs esam taisnoti, atbrīvoti. Tāds arī Dievs uzskatās uz mums kā uz bezgrēcīgiem cilvēkiem, bet jomās īstenībā ir tas ļaunais gars, kaut kur tiek mūsu dzīvē. Un tāpēc mums vajag arī kristiešiem vajag atbrīvošanu. Es pats redzēju, ka kristieši atbrīvo no ļauniem gariem. Pareizi, Dacī, tu redzējis? Paši kristieši. Mani atbrīvo no ļauniem. Es jau domāju, ka man nav tāda ļaunie gari. Es aizbraucu uz to Ingauteri, un mani dzina ārā ļaunos gars, man tur puts pamutni aizbruk pa zem vārtījus. Es nezināju, ka man tāda ir. Beigās atklājās, vai Aiga arī domāju, ka viņi tur svēt un pūkaini. Beigās, kad sāk rakstīt tur tas, ko tur dzīvē, viss, kas ir, no ko nav atteikusies, un kas tur beigās ir tas, ka mēs nemaz neesam tik tīri un balti, kā mēs no ārpus liekamies. Tas nav domāts, es negribu teikt, ka kristietis pieder dēmonam. Mēs jau dēmonam īstenībā nepiedaram. Mēs piedaram Jēzum, pareizi, īstenībā. Bet mēs kādā dzīves jomā, tomēr mēs tomēr ielaižam tos dēmonus, ļaunos garus. Un tāpēc arī vienkārši teica, ka šajā cilvēkā kaut kur arī atradās dēmons. Tas ir, tas tulkojums no grieķu valodas ir dažādi. Angliski tā tulkots tiek, latviski tā. Tie tulkojumi arī Bībelē ļoti, visu. Pareizākais būtu tulkojums grieķiski, ka mēs saprast grieķu valodu. Bet, redz, angliski savādāks bišķi tulkojums latviski. Tur tā tie tulkojumi atšķiras, bet, jēga jau ir tā pati visu. Un tālāk lasām. Un visa pilsēta bija sapulcējusies durvu priekšā. Un viņš, tas Jēzus, dziedināja daudzus, kas sirgāja dažādām kaitēm un izzina daudz ļaunu garu. Un viņš ļauniem gariem neļāva runāt, jo tie viņu pazina. Redziet, tur nebija tikai viens ļauns gars. Tas ir Marka evaņģēlijā 1. nodaļā 32. 34. pantā. Dacīt, paskaties. Redziet, tur nebija tikai viens ļauns gars, bet tur bija daudz ļaunu garu. Daudz ļaunu garu. Un ļoti daudz slimniekiem ir nepieciešams atbrīvoties no ļauniem gariem. Saproti? Slimniekiem ir jāatbrīvojas no ļauniem gariem. Un Jēzus ar visiem vienlaicīgi varēja tikt galā. Saprotiet? Un kā es saprotu un lasu jaunā derībā, zinu grāmatu jaunā derībā, dziedināšanas kalpošana ir tieši saistīta atbrīvošana no ļauniem gariem. Palasiet jauno derību, visur, kur notiek dziedināšana, visur tiek atbrīvošanas, vienlaicīgi arī atbrīvot cilvēku no ļauniem gariem. Ja cilvēks tiek dziedināts,
lai viņš būtu pilnīgi brīvs, viņam ir jāatbrīvojas arī no ļauna gara. Jo viņš var būt miesas dziedināt, bet ja viņš nav atbrīvots no ļauna gara, pareizāk, tad viņš nav pilnīgi brīvs tas cilvēks. Nevienmēr, ja piemēram, apakstējies cilvēks, tad tur viņam ļauna gara nav. Tas jau augstēšanas ir, tad ļaunais gars tur iekšā. Jā, dažādi. Nē, es saku, ne jau pilnīgi visur. Ne jau vienmēr un visur. Nu, pēc augstēšanas tas jau nav. Nav tur nekādu ļauna gara. Tur jau augstējies cilvēks pats. Jo es kā sapratu, dziedināšanas kalpošana ir vistiešākā mērā saistīta ar atbrīvošanu no ļauniem gariem. Tāpēc dziedināšanas kalpošana un ļauno garu izdzīšana īstenībā maz atšķiras viena no otra. Tas ir gandrīz līdzīgi tas pats. Jo daudzreiz mēs cenšamies cilvēku dziedināt, dziedināt slimnieku, bet neizzinot viņam ļauno garu. Zinu, ko es par šito aizdomājos. Kā vienmēr vēršamies, lai Dievs dziedina, it kā Dievs dziedina. Bet Dievs ir devis tev varu arī, tev varu. Saviem mācekļiem Dievs deva varu, pareizi. Un īstenībā arī tev ir vara. Tev nav jālūdz Dievs, lai Dievs dziedina, bet tev pašam ir vara par ļauniem gariem. Pareizāk, Bībele saka, Jēzus deva saviem mācekļiem varu, Jēzus deva saviem sekotājiem varu par ļauniem gariem. Arī mums ir vara. Mums nav vienmēr jāgaida, ka Dievs tagad dziedinās, Dievs tur atbrīvos. Tu pats, Dievs arī cilvēku lieto dziedniekus. Ko? Sātans lieto dziedniekus. Un dziednieki tāpat dziedina cilvēkus. Pareizi dziedina. Un kāpēc Dieva cilvēki nevarētu dziedināt cilvēks? Ja jau sātana cilvēka dziednieki dziedina cilvēks, kāpēc tad nevarētu Dieva kristieši, Dieva cilvēki nevarētu dziedināt cilvēks? Tāpēc Dievs arī mums ir devis pareizi varu pār nešķīstiem gariem un dziedināt slimos. Mums ir dāvana tāda, dziedināšanas kalpošana, dziedināšana. Ir cilvēks, liek roku cilvēks, tu domā, Dievs savienojās ar tevi, protams, viņš tev palīdz, svētais gars darbojas ar, ja tev ir svētais gars, viņš ir tevī, viņš tev palīdz, protams, viss darboties, bez svētā gara tu nevari. Bet atkal jāsaka Jēzus vārda. Jā, Jēzus vārda, jā, Jēzus vārda. Bez Jēzus vārda. Jā, bez Jēzus vārda, nē. Es tā padomāju par to, tas tā arī varētu būt, jā. Daudz cilvēkiem neizdodas atrisināt problēmu līdz galam, tāpēc, ka viņi nav atbrīvot no ļauniem gariem. Viņi tiek dziedināti, bet netiek atbrīvot no ļauniem gariem. Un lasām tālāk, Marka 1:39. Šeit ir turpinājums Jēzus kalpošanai. Un viņš gāja sludinādams viņu sinagogās, Jēzus gāja pa baznīcām, sludināja pa visu Galileju un izdzina, ko viņš darīja? Un izdzina ļaunus garus. Jēzus izdzina ļaunus garus. Visur ir rakstīts, kā viņš gāja, sludināja, izdzina ļaunus garus. Sludināja, izdzina. Pirms sludināšanas izdzina ļaunus garus. Viss evaņģēlijs ir saistīts ar ļauno garu izdzīšanu. Palasiet. Evaņģēli, tur visur ir par ļauno garu izdzīšanu. Visa sludināšana, pirms sludināšanas vajag vispirms izdzīt ļaunus garus, kā es saprotu. 65%. Jā. Es, ka biju Ukrainā, ziniet, ka es biju Ukrainā, jā, un tā draudzē Возрождение, un ķēnt vilkalpojumus. Es domāju, no sākuma kāpēc vienmēr viņi tos ļaunos garus tā dzenā? Es tā no sākuma nesapratu, es domāju, nebija redzējis tā Latvijā nekur, Viņi pirms sāk sludināt, viņi vienmēr lūdz par dziedināšanu un par ļauno garu izdzīšanu. Ko viņi nesāk sludināt, kamēr Bībelē jau rakstīts, ejiet un sludiniet un izdziniet ļaunas garus. Viņi tā prasa pa priekšu izdzēn ļaunas garus un tad sludini. Pa priekšu izdzēn ļaunas garus un tad sludini. Picita jau paliek arī viņa puse. Ne jau visi izlien lauka. Jā, bet jau viņi neizdzīs. Vēlnam jau patīk, ka viņi neesīs. Viņam labāk patīk, ka sēdēt un par viņu nerunā neviens. Tā viņi te būs pilna zāle, tā viņi te sēdēt. Tā ļoti labi jutīsies. Tātad, citiem vārdiem sakot, ļauno gara izdzīšana bija vistiešākā veidā saistīta ar evaņģēlija sludināšanu. Ziniet, ka ļauno gara izdzīšana ir saistīta ar evaņģēlija sludināšanu. Tas nebija viens gadījums, kas tā bija noticis. Tas nebija viens gadījums. Tā bija neatņemama Kristus evaņģēlija sastāvdaļa. Tā bija neatņemama Kristus evaņģēlija sastāvdaļa. Saprot, Laurīt, tā? Viss tas bija neatņemama Jēzus Kristus evaņģēlijas sastāvdaļa. Palas Bībeli, nav tā, kur tu lasi, visur ir. Ko viņš teica saviem mācekļiem? Tad viņi palasīs tā, lai tu redzēsi.
Un tā tam arī jābūt šodien draudzē, saprot? Un ja draudzē nedzen jaunos garus, es neiet uz tā draudzi. Jo tur tie jaunie gari jūtās tā kā, forši. Viņiem ir forši, tu var mājas lūrēt porņiķis, tu var to. Neviens, tas jaunie gari, viņi nemaz nejūtās slimti. Viņi cilvēki netiek atbrīvot, saprot? Ja draudzē neatbrīvot cilvēks no ļauniem gariem, kāda jēga to draudzi? Tāpēc jābūt draudzē arī ļaunā gara atbrīvoši. Lasam to Bībelē, to jau es neizdomāju. Ja es būtu to izdomājis, tas rakstīts, atveram Lūkas evaņģēliju tagad. Tur bija aprakstīts dziedināšanas kalpošana Lūkas evaņģēlijā. Un mēs redzam to pašu principu, kas bija rakstīts arī Marka evaņģēlijā. Tieši tas pats. Lasam, Lūkas 4.40 rakstīts. Tas pats gadījums, kas bija aprakstīts Marka 1. nodaļā, ir arī rakstīts Lūkas 4.40 rakstīts. Saulē norietot visi, kam bija kādi neveseli, ar visdažādākām kaitēm, bija tos atveduši pie viņa, pie Jēzus. Bet viņš ikvienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja. Jēzus lika rokas un tos dziedināja. Atcerieties, arī tādā Marka evaņģēlijā bija rakstīts, ka sestdienas vakarā pie Jēzus atved slimos, un viņš tiem uzlika rokas un tos dziedināja. Un tālāk lasam 41. pantā. Arī ļaunie gari daudzus atstāja, kliegdami un saugdami. Tu esi Dieva dēls. Un viņš tos apsauca un neļāva tiem runāt, jo tie zināja, ka viņš ir Kristus. Jaunā tulkojumā ir rakstīts, dēmoni no daudziem izgāja kliegdami. Tas ir rakstīts, kad Jēzus lika rokas, lūdzu par dziedināšanu, tad no daudziem izgāja dēmoni kliegdami, bļaudami. Tā kā nedrīnieties, ja tas notiek dievkalpojumos, kad uzliek, kad iziet ārā. Es agrāk domāju, kas tas tur notiek. Reizē mēs, kā bijām vienreiz, sporta manēžā, ko tas bija? Sporta manēžā? Jā, tur bija Mondabuko tāds atbrauc. Sporta manēžā, jā. Viņš atbrauc un viņš skatos, tur bļaudē cilvēki rīt, tur gar zēju, es domāju, kas te notiek? Es domāju, kur es atnācu? Tur jau pa 2000 dziedināja, kuri... Jā, Mondabuko. Tas neļas. Tu nerunā ārotiem. Viņš tāds liels, tāds neļas, kā lūdzu tur. Tas jaunā paaudzē, tad draugi. Jā, tur nāca ārā, vai krāgdam, bļaudam, spiegdam tiem. Viņam ir tā dāvana. Ja grib atbrīvoties no jauniem gariem, ej pie Mondabuko. Vai arī brauc uz Kijevu pie Munķēna, tev atbrīvos. Tur ir itīgi atbrīvos. Ir tāds dāvans, cilvēkiem ir dāvans tāds. Tā tad atkal mēs redzam, ka dziedināšana tiek saistīta ar ļauno garu izdzīšanu. Visa dziedināšanas tiek saistīts ar ļauno garu izdzīšanu. Pievēršam tam uzmanību tam, ka Jēzus saka, uzlika rokas, ir katram uzlika. Domā, kāpēc jāliek cilvēkiem rokas? Uzliek rokas. Un ļaunie gari izgāja no daudziem cilvēkiem, ka mēs uzliekam rokas. Un bija liels troksnis tur, un tie tur kliedza. Un šodien, ziniet, notiek tas pats. Nekas jau nav mainījies. Domā, toreiz tā bija un tagad. Bet Jēzus Kristus ir Bībelē rakstīts vakar, šodien tas pats un mūžīgi, pareizi. Viss Jēzus jau darbojas. Arī to pašu dar šodien. Domā, ka tas bija tikai 2000 gadu atpakaļ. Nē, Jēzus jau ir šodien. Svētais gars ir šodien. Svētais gars darbojas caur cilvēkiem. Mēs esam Jēzus sekotāji. Jo Jēzus jau teica, jūs darīsiet tās pašas lietas, ko esmu vēl lielākas. Pareizi? Viņš teica, jūs jau darīsiet vēl lielākas. Viņš teica, vēl lielākas lietas nekā es. Mums vēl, Laurīm, vēl lielākas lietas. Ne jau tikai Jēzus, mums vēl lielākas lietas ir paredzēts. Šodien notiek tas pats, nekas jau nav mainījies. Un tālāk atveram Lūkas evaņģēliju. Tas tāds piemērs, lai jūs domājat, ka to es nav izdomājis. Bet tā ir Bībelē rakstīts. Atveram Lūkas evaņģēliju 13. nodaļu. Tālāk, kur tas bija Lūkas evaņģēliju 13. nodaļu, 11. līdz 16. pāns. Un tur tā rakstīts, 11. pāns sākam. Un tur bija sieva, kurai bija 18 gadus, bija nespēka gars. Tā viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Lasiet tāds rakstiet Bībelē, Antolē, ziniet rakstiet? Jā, pareizi.
Viņai bija salīpes jaunā tulkojumā rakstīts, un viņa nespēja iztaisnoties. Tas Pieskārās tikai, jā. Tātad mēs saprotam, ka bija viens iemesls, kāpēc viņa nevarēja iztaisnoties. Viņai bija nespēka gars, nelabais gars, nešķīs gars, viņai bija ļauns gars. Cilvēks nevar iztaisnoties, viņš staigāja šitā. Viņam ir tā, un atbrīvo, un cilvēks iztaisnojās. Es pats ar savām acīm to redzējis. Ja es nebūtu šito redzējis, es šito Kijevā redzēju. Tieši to pašu redzēju Kijevā. Viena sieviete uzgāja skatot tādu salīgus, viņas tur veidā uzgāja skatot tādu salīgus šādi, es taigā, un kad viņas izdziļ jaunais gars, viņa iztaisnojas. Pilnīgi taisni. Redzējis daudz, visādas tādas, kā atbrīvot cilvēks no ļauno garu, viņš tiek dziedināts. Arī pašā brīdī. Jo Jēzus saprata, ka tas ir ļaunais gars. Un viņš nelūdza par sievietes dziedināšanu, viņš vienkārši, ko viņš darīja? Viņš izdzina ļauno garu. Viņš pat nelūdza par dziedināšanu. Zini kā, ja cilvēkam ir ļaunais gars, tu izdzini ļauno garu, un cilvēks tiek dziedināts. Tev pat nav jālūdz par dziedināšanu. Izdzini ļauno garu, un viņš tiek dziedināts. Un sieviete tūlīt saņēma pilnīgi dziedināšanu. Tikko viņai izdzina to nespēka garu, to nešķīsto garu, viņa tūlīt saņēma dziedināšanu. Jo mēs saprotam, ka sievietes šis fiziskais stāvoklis bija cieši saistīts ar šo nespēka garu. Un šodien notiek tas pats. Tas nav pats. Mēs ir redzējuši to, Mēs ir redzējuši. Un inkauterā man ļoti daudz es redzēju, kad atbrīvot no viņa. It kā tā liekas, kas tas tāds inkauters, bet tur 3 dienas kalpo cilvēkam, un tur tiek atbrīvot, cilvēki tiek atbrīvot. Tur ir speciāli kalpošana. Bet tas jau īstenībā var arī draudzēt. Pirms dievkalpojuma var to pašu darīt. Un pēc dievkalpojuma. Arī tāpat bija. Nekas jau nav mainījies. Es nevarēju noliktis. Jā, tev arī tā bija arī palikt vēl. Jā, bet atkal pēc nedēļas tas pats. Jā, vajag slavēt Dievu. Reizē visādi. Bet zini, kā Anatolija, dziedināšana nav atkarīga reizēm no mums, bet ir atkarīga no Dieva. Reizēm Dievs dziedina, reizēm viņš... Kad tu nesāc ar Dievu tālāk dzīvot, tad... Jā, tu neslavē, nepateicies. Man manai meitai draugam šitā bija. Arī dziedināja, atbrauc Jēncīts uz Talsiem, tur dziedināšanas dievkalpos, viņi dziedināja, viņam bija mugura problēma. Dziedināja, priecīgs, viņš nepateicās Dievam, nelasīja Bībeli, neko. Viņš tik, saņēma dziedināšanu, un pēc 2 nedēļu atkal. Un man tas pats. Vajag slavēt Dievu, vajag pateikties, tad tev dziedināšana. Ja tu tad jau viss pazaudē savu dziedināšanu. Pareizi tāds. Ja tu nepateikties, vajag vienmēr pateikties. Man arī Dievs dziedinājis sirdi, es visu laiku pasakos Dievam, ka man dziedinājis sirdi. Man bija sirds aritmija, man Dievs dziedināja, es visu laiku paldies Dievam, es liecinu, stāstu, paldies Dievs, ka tu man dziedināji, un es esmu dziedināts, un es vienmēr apliecinu, un man nekad tā slimība atpakaļ neatgriezīs, jo es esmu dziedināts, un tā ir, tāpēc, ka es to apliecinu un pasakos, paldies Dievam. Jo mēs zinām, ka lasot jauno derību, mēs zinām, ka tā ir tāda grāmata, uz ko var paļauties. Nav tā, ka jaunā derība grāmata, uz ko mēs varam paļauties. Atkal lasam, vēl palasīsim, jā? Vēl varam bišķi palasīt, jā. Lasam Lūkas evaņģēlija 13. nodaļu. Lūkas evaņģēlija 13. nodaļu. Un tur tālāk rakstīt, bet Jēzus to ieraudzīs, viņš viņu pasauca, uzlika rokas, un viņa tūlīt tapa taisnu un slavēja Dievu. Bet sinagogas priekšnieks, tur baznīcas priekšnieks, tas reliģiozniks, apskaitās par to, ko Jēzus sabatā bija dziedinājis, un sāka runāt uz tautu, sāka teikt, ir 6 dienas, kurās jāstrādā, tajās nāciet un lieciet dziedināties, bet ne sabatā. Viņš teica, bet ne sabatā. Citās dienās tu var nākt, tikai ne sabatā. Tā tas arī ar reliģioziem cilvēkiem šodien, pareizi? Viņi arī... Bet Jēzus teica, ja gova noslīgs, viņu paglāb, neļūsiet laukā. Tur zini, ka daudz cilvēki nav priecīgi, ka saņemt dziedināšanu. Daudz, arī internetā zini, ka cilvēki saņem dziedināšanu, citi nemaz nepriecējās. Saprot, cilvēki, viņi sāk kritizēt,
kas tur notiek, kas tur par dziedināšanu, pareizi kritizē. Viņi skatās dziedināšanu un sāk kritizēt. Kaut kas tur nav labi, ko tur kaut cilvēki, viņiem neinteresē tas rezultāts. Viņi sāk tur, ka tur kaut kāda notiek šo te hipnozi un ko viņi grib nestāstīt. Cilvēki nav laimīgi, ka cilvēki saņem dziedināšanu, reliģiozi cilvēki. Un viņi uztraucas par tiem likumiem. Tas priekšnieks, tās sinagogas baznīcas priekšnieks, uztraucās, ka Jēzus ir pārkāpis vienu no likumiem. Viņš nepriecās, ka tā sieviete ir dziedināta, bet viņš pārkāpis likumu. Ko tad viņš sestdienā tur, ko viņš tad darīja? Un tā arī šodien nav tāda, ka daudziem priecājās par to, ka cilvēks ir dziedināts, bet sāk kritizēt, kas te bija, kas te notika, kur te tas ir redzēts, kur tas ir, kas te. Viņi nemaz nepriecās, ka cilvēks ir dziedināts. Viņi sāk visādas tur noteikums, likums, reliģiozi cilvēki sāk krāmēt. Bet zin, ko Jēzus atbildēja? Tas kungs atbildēja tiem 15. nodaļā rakstīts. Bet tas kungs tiem atbildēja. Jūs liekuļi, viņš teica. Ko viņš teica? Jūs liekuļi. Vai katrs jums sabatā neatraisa savu vērsi vai ēzeli no siles, lai to vestu dzirdīt? Pareizi? Jo Jēzus saprata, ka cilvēki uztraucas par likumiem, ka viņi vienaldzīgi par šo sievietu dziedināšanu, viņi domā tik par saviem likumiem. Un tālāk 16. nodaļā rakstīts, un šo sievu Ābrahama meitu, kuru Sātans turējis saistīt 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabatā dienā no viņas saitēm. Mēs redzam šeit šīs Jēzus attiecības, ka Jēzum nebija vienaldzīga šī sieviete, pareizi? Jēzum nebija vienaldzīga. Kas bija saistīta ar šo garu 18 gadus, ar šo nespēju. Viņam Jēzum nebija vienaldzīga. Un Jēzus saprata, ka viņi jāatbrīvo no tā. Kāda starpība, ka to atbrīvo? Pareizi, sabatā, labāk vēl sabatā viss sanāk kopā, labāk dievkalpojumā to var izdarīt. Var arī ārpus dievkalpojumā izdarīt, var mājās, mājas grupiņa, var uz ielas pat. Var pieiet klāt un arī dziedināt cilvēku uz ielas. Un galvenais, lai rezultāts. Un Jēzus domāja, ka tā sievietē jābūt brīvai no to visu. Un šodien Jēzus attiecības nav izmainījušās, kā mēs redzam. Un Lūkas evaņģēlijā 13. nodaļā, 31. 32. pantā ir rakstīts tā. Tā pašā brīdī pienāca daži farizēji un sacīja viņam, izēj no šejienes, jo Hērods grib tevi nonāvēt. Un viņš tiem sacīja, ejiet sakait šai lapsai, Jēzus teica, uz to Hērodu viņš teica, ejiet sakiet šai lapsai, redzi, es izdzemu ļaunus garus un dziedinu slimus šodien un rīt, bet parīt es būšu galā. Citiem vārdiem es saprotu, ja es gribēju pateikt, kamēr es esmu šeit uz zemes, es darīšu to, ko es daru. Un turpināšu dziedināt un izdzīt no cilvēkiem ļaunos garus, viņš teica, es turpināšu. Ko tas Herods man tur saka? Viņš pasaka tai lapsai, pasaka tam farizējam, ka es turpināšu dziedināt slimu. Tieši tā arī sākās viņa kalpošana. Un tā turpināsies un tā arī tā beigsies. Bet mēs zinām, ka mēs esam Jēzus turpinātāji un mēs turpinām Jēzus iesākto. Jēzus ir tēvam pie labās rokas debesīs, bet viņš ir Dievs svēto garu un svētais gars ir mūsos. Jēzus Kristus ar svēto garu ir mūsos un mēs paši to paši darām, ko Jēzus. Jēzus mums to parādīja, mēs to darām. Un tā sākās Jēzus kalpošana, tā turpinās līdz šai dienai. Pareizi, līdz šai dienai. Un es to, kas ir tieši saistīts, piemēram, mani, es skatos Bībelē, ja, un es negribu notušēt tās metodas, kuras izmanto Jēzus. Kāpēc mēs nevaram darīt to, ko darīja Jēzus, pareizi? Daudz saka, ko jūs tos ļaunos garus idziniet? Kāpēc šam? Ne? Nav dzirdējuši. Nav redzējuši, ka citur nemaz nedzina ārā ļaunos garus. Viņi sāk pārmest, kas te pat notiek? Bet Jēzus jau to darīja, viņš jau ir mūsu paraugs. Kāpēc Jēzus to darīja? Mēs to nevaram, ja Jēzus to darīja. Mums ir jāpielieto tās pašas metodas, ko darīja Jēzus, pareizi, lai mēs varētu pilnētīgi kalpot. Es uzskatu tā, ja draudzē nedzina ļaunos garus, es neiet uz tādu ļaunos. Jēzus to darīja, ka viņš ir mans paraugs. Viņš nesāk sludināt, kamēr nedzina ārā ļaunos garus. Es tālāk izlasīšu, ko viņš teica saviem mācekļiem, ko viņš teica sekotājiem. Es saprotu, ja es darīšu to, ko darīja Jēzus, es būšu apmierināts. Tikai tad, kad es būšu apmierināts, es darīšu to, ko darīju. Jo kas ir Jēzus? Jēzus ir mūsu paraugs. Pareizi. Kā mēs līdzināmies? Cik Jēzum, pareizi.
Viņš ir mūsu paraugs. Ja Jēzus tā darīja, tam mēs tā darām, dacīt izies, tad tā visi tad aiziet cirozes un slimo pieci klāt un izzīs ļaunā gāru, viņš tiks dziedināts. Dievs jau deva visiem vārdu, visiem nešīstiem gariem, visiem sekotājiem. Varbūt man šodien tā nesanāk. Es jau gribētu, lai man nesanāk tā, kā gribētos, bet es... Jāsāk praktizēt. Es domāju, ka sanāks. Ja mēs sāksim praktizēt, mums sanāks. Ir gadījumi, kas sanāk kādreiz par retam ļoti reti, tāpēc vajag praktizēt, vajag vairāk lūgties Dievu, lai svētais gars tev piepilda, svaidījums, lai uz tevi. Ja tev uz svētais gars svaidījums, pēcīgs svaidījums, pareizi, tu arī varēsi visu to praktizēt. Varēsi to pašu. Vēl tā īsti nesanāk, bet sanāks. Pareizi, Dacīt arī sanāks, visiem sanāks. Lauriņa arī. Būs. Jo Jēzus deva tos norādījumus saviem mācekļiem, saproti? Viņš norādījumus deva saviem mācekļiem. Es pierādīšu, ka tas tā ir. Parādīšu, ko tur pierādīšu. Bībelē tas rakstīts. Mateja evaņģēlijā izlasiet. Mateja evaņģēlijā 10. nodaļa 1. pantu. Tur bija rakstīts par 12 apustuļiem, tiem Jēzus mācekļiem, kurus Jēzus izsūtīja kalpošanā. Jēzus tos izsūtīja kalpošanā. Cilvēkus, savus mācekļus. Un tur rakstīts tā, un pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem, tos izdzīt un dziedināt visas sēgas, tas ir kaitas un slimības. Mateja evaņģēlijā 10. nodaļa, 1. pāns. Un pieaicinājis, lasam tālāk, savus 12 mācekļus. Viņš tiem deva varu par nešķīstiem, par ļauniem gariem, tos izdzīt un dziedināt jaunā tulkojumā visas kaitas un slimības. Ko viņš teica? Deva varu par nešķīstiem gariem. Ko viņš teica saviem mācekļiem? Pirmais, ko Jēzus teica saviem mācekļiem, ko viņš izsūtīja. Pirmie vārdi, ko viņš teica. Viņš tiem deva varu, pirmie vārdi, kā ļauniem gariem. Pirmais, ko izdarīja Jēzus, viņš deva viņiem norādījumu, un tālāk rakstīts 7. pantā, viņš teica, bet ejiet, viņš teica saviem mācekļiem, sludiniet un sakiet, debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Viņš pateiks, izdziniet ļaunos garus, un tad viņš teica, ejiet un sludiniet. Pirms sludināšanas vajag izdzīt ļaunos garus. Arī jāsāk sludināt, tu priekš aizdzen ļaunas garas. Tā ir rakstīts. Mateja evaņģēlijā 10. nodaļa 7. pantā rakstīts. Ejiet un sludiniet, un pēc tam parādiet, ka debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Mums jau nevajag tā teorija, saprot arī zināt. Mums vajag realitāti. Vajag reāli pielietot dzīvē. Ko tas zina, ka mēs zinām visu, kas rakstīts Bībelē. Mums tas viss ir jāpielieto dzīvē. Tu jau viss var zināt to. Ja tu to nepielietos dzīvē, nav jau jēga, ko mēs tik klausamies. Aigā šodien ejam, sludinām un pa priekš dzenam jaunas garas ar un tad ejam. Viņš teica, izdarīt 4 lietas, Jēzus teica. 8. pantā rakstīt. Ko viņš teica? Kādas lietas izdarīt? Saviem mācekļiem viņš teica. Dziediniet slīmus, tur rakstīt, šķīstiet spītalīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus, bez maksas jūs esat dabūjušas, bez maksas dodiet. Mateja 10.8. Tātad viņš teica, izdarīt 4 lietas. Un skatiet, viena no lietām, kas ir jāizdara mums, viena no tām 4 lietām, izdzeniet ļaunus garus. Viņš teica saviem mācekļiem. Es īstenībā savā kalpošanā, kad es kalpoju, kamēr es esmu pie Dievs, kalpojis Dievam, es visu šo lietas ir redzējis. Izņemot vienu lietu, es neesmu redzējis. Nē, to es arī zinu, neroņa augšanas vēl. Jā, Āfrikā es skatījos, ka tur bija. Bet es vienīgais, ko es neesmu ar šo visu redzējis, tas ir šķīstīt spītalības. Jo īstenībā agrāk bija spītalīgi cilvēki ļoti daudz, bet tagad kaut kā viņa nav, laikam viņa nav vairs. Vai ir spītalīgi vēl cilvēki. Pie tālsiem ir tāda leprozorija, viņa ir lepri. Tie spītalīgi, viņiem tāda lepri, viņi tā kā sifilis, viņiem, zin tāds, es nezinu, kāda parēdz, sifilis tagad nekur nē. Viņiem tāda augoņi, viss tas pumbas, viss tiem spītalīgiem. Es biju arī muzejā, tur mēs pie tālsiem netālu dzīvojam,
Un tur bija tāds muzejs, leprezorī, lepra slimi, tie spītalīgie cilvēki, kādreiz bija daudz Latvijā. Tu nevar pie viņu pieiet klāt, tu saslims. Viņš pat nevar viņiem nodalīt nost, viņi dzīvoja mežā. Jo, ka viņi, piemēram, braukt ar autobusu, tas spītalīgais, viņš tā mazliet blakām tur ir dabūt. Viņiem viņš, tā ir tāda spītalīga. Tagad nav vairs tāda. Tas bija kaut kādās, es nezinu, pagājušā gadsimtā vai kaut kur bija, pirms kāra, kaut kur pirms Lielā Tēvis, kad bija tie spītalīgi cilvēki, kaut kas bija. Bet tā bija te Jēzus laikā. Es domāju, ka vēl ir kaut kur arī šodien uz pasaulē šie spītalīgi. Kur Āfrika ir? Ir varbūt, jā, Āfrikā kaut kur ir, bet tā pie mums, es to nav redzējis, bet pārējais visu redzējis. Es redzējis, kā dziedina slimus, es redzējis, kā uzmodina miruši. To es redzēju tik internetā. Bet izņem uzmodināja miruši Āfrikā. Reihards Bonkas dievkalpojumi. Pirms Reihards Bonkas, evaņģēlis Reihards Bonka, dzirdēji? Pirms viņa dievkalpojumu uzmodināja viens mirušais. Sieva atneza savu vīru uz dievkalpojumu, kas jau bija nomiris. Viņi visi nelaiž viņu iekšā pat. Iedomājies, viņa stadionā notika dievkalpojums, Reihards Bonks sludināja. Evaņģēlijas dievkalpojums. Tur miljoniem cilvēku sapulcēs. Un sieva atnesa savu vīru, ticīgu sievu, kas jau vakar bija nomiris. Tie apsargi teica, ko tu dari? Mironu atnesa. Viņi saka, viņa tik ticēja, ka viņi to vīru dziedinās, saprot? Viņi neielaida iekšā, viņi nolikt ar ārpusītē kaut kādā tur telpā to mirušo. Un viņš sludināja. Un tas te mirušais te telpā pamodās. Īstenībā, viss reāli bildes, viss novērs video uzņēma, reāli pamodās tas. Tā kā, ja jūs gribat redzēt, kā pamostās mirušie, braucat uz Āfriku. Ko smēdat, braucat uz Āfriku? Zini, kāpēc Āfrikā tā ir? Kāpēc tas tā notiek? Ko? Ticība. Zini, kāda ir āfrikāņiem ticība? Viņiem tik vienkārši ticība, viņi tā kā bērni tic. Viņi vienkārši, viņi nenoņemās tā kā mēs visādām teoloģiskām baigām gudrībām, ar spriedelēšanām, tur baigot teoloģiju, tur māca 5 bībeles skolās. Viņi neviens no bībeles skolā neiet. Un viņiem ir tāda ticība, viņi tur tiek dziedināt daudz no Āfrikā mirušie ceļās augšā, tāpēc, ka viņiem tā kā bērni, viņi vienkārši tādi, zini, vienkārši ticība, viņiem vienkārši. Mēs jau baigi sarežģījām visu. Mums jau sarežģīja tā, ka jau liekas gudrāk. Mums jau ir tā, ka tu paklausies, tas mocītais sludina, ka nevar neko saprast, tas gan ir gudrs. Ko viņš sludina? Neviens neko nesaprot, bet viņš vajag gudrs sludina. Īstenībā vajag vienkārši. Āfrikāņi vienkārši. Ja jūs gribētu redzēt mirušos, kad tiek uzmēnēt aizbrauc uz Āfriku, tur bieži notiek visādi galīgi, ka mirušie tiek pamodināti. Tieši Āfrikā. Īstenībā tas ir pierādījumi. Bet to, ka izdzeļ jaunos gars, to es taču neredzējis, un ritīgi redzējis, un es zinu, man pašam viņas izdzeļ. Un tālāk mēs atkal lasām. Vēl drusiņ, ja? Par jauno garu izdzeļ. Vēl drusiņ. Vēl kalpošana, ko tas kungs ir darījis. Ko Jēzus ir parādījis. Lai mēs zinātu, ka tas tā ir. Tur ir rakstīts, ka tas kungs, Bībelē rakstīts, izsūtīja vēl 70 mācekļus, lai viņi sagatavotu viņam ceļu. Atcerieties, ka viņš izsūtīja 70 mācekļus. Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā tur rakstīts. Atveriet Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā. 1. pantu. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus, un izsūtīja tos par 2, un 2 savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Pirms savas iešanas viņš izsūtīja mācekļus par 2. Par 2, 70 cilvēkus izsūtīja. Nav redzējis, ka cilvēki iet sludināt par 2. Dacīt, atceries, ka mēs gājām sludināt par 2, mēs Dacīts gājām par 2. Jēzus izsūtīja par 2, tāpēc, ka kaut kā tā ir. Jēzus gribēja iet, ja tu esi sludināt, tad labāk 2 tā ir. Vienām pašām kaut kā nav forši. Jēzus izsūtīja par 2. Ne jau pa velti viņš teica 2. Pēc kāda laika viņi atgriezās un pastāstīja, ko viņi ir izdarījuši. Viņš izsūtīja viņus sagatavot ceļu, un viņi atgriezās viņa mācekļi. 17. pāntā lasam. Tur notiek šī atskaita, ko šie mācekļi teica, ka viņš viņus izsūtīja. Paklausties. Un tie 70 pārnāca
viņi pārnāca no to savas sludināšanu un ar lielu prieku stāstīja. Viņi izūd, tik priecīgi viņi. Kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Šie maz priecīgi. Kungs, pat ļaunie gari padodas mums tavā vārdā. Viņi atnāca priecīgi stāstīt. Pat ļaunie gari, viņi ka blūdi zem iet ārā. Jēzus vārdā. Viņi tāpat atnāca priecīgi stāstīt. Viņš viņam deva vāru, izsūtīja viņus, un viņi ļaunos gari tika no cilvēkiem atbrīvot cilvēku no jauniem gariem. Kas bija pirmais, kas bija viņiem dots? Kas bija pirmais, ko Jēzus viņam deva, ko viņš izsūtīja? Ko Jēzus pirmais, ko deva, kā tu domā? Viņš viņiem deva varu par ļauniem gariem. Viņš viņiem deva varu par ļauniem gariem. Un tagad bišķiņ izlasīsim par misiju uz visas zemes. Kas ir Dieva cilvēkiem misija, lielo misiju par visu zemi. Ko Dievs saka par lielo misiju? Kas mums ir jādara, kad mēs esam misionāri? Dacīt, kad tu brauc misijā, kas tev ir jādara? Jēzus, ko mums pamāca. Marka evaņģēlijā, tas ir rakstīts 16. nodaļā, 15. 18. pantā. Es zinu, kāpēc ir daudz no Bībeles šodien. Lai jūs redzat, ka es te nedzinu kaut kāds zost, ka es to pats neesmu izdomājis. To jau viss saka Bībele. Marka evaņģēlijā 16. nodaļa, 15. 18. pantā ir rakstīts. 15. nodaļa sākuma. Un viņš tiem sacīja misionāriem, evaņģēlistiem, viņš teica, eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju, viņš teica, visai radībai. Kas tic, top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts, viņš teica. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi, viņš teica. Un viņš noskaitīja 5 zīmes, kas ticīgiem ies līdzi. Kad tu brauc sludināt, Jēzus noskaitīja 5 zīmes, kas ticīgiem ies līdzi. Un pirmā zīme kāda bija? Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs. Pirmais, ko Jēzus nav tā, neatcerieties? Viņš pirmā zīme, ko Jēzus pateica, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs. Un pēc tam viņš teica, jaunām mēlēm runās, un tie pacels čūskas, un tie dzers nāvīgas zāles, un tiem nekas nekaities. Neveseliem viņa rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Bet pirmais, ko viņš pateica, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs. Dacīt, kad tu brauc misijā, tad tu zini, ka Jēzus tad teica, manā vārdā, Jēzus vārdā viņi izdzīs. Anatolijas pareizi teica, visi jāsaka Jēzus vārdā. Nekad neaizmirst pateikt Jēzus vārdā. Nebūtu tavā vārdā. Es teiktu, Andra vārdā. Tā nekas nesanāk. Jāsaka Jēzus vārdā. Jā. Es jums teikšu, nav tāds piemērs evaņģēlijā, kur iet cilvēki sludināt, un pirms sludinot evaņģēliju, viņi varētu sludināt neizzinot ļaunus garus. Nav neviens piemērs. Izlasiet jaunā derībā, kad cilvēki sludināt visur Jēzus pa priekšu. Pirmais, ko viņš liek, izdzenīt ļaunus garus. Visā sludināšana. Tikko tu te nāc sludināt uzkāpt, īstenībā tev jāizdzen, jāatbrīvo cilvēki, kas te sēž no ļauniem gariem. Lūdzu par cilvēku pirms sludināšanas. Tagad mēs tā darīsim. Izdzenam ļaunus garus un tad sākam sludināt. Ukrainā tā dara, man ēga. Es agrāk tu domāju, kāpēc viņš tā dara? Tas Ukrainā tas mācītājs. Kāpēc viņš vienmēr tos ļaunus garus? Viņš nav tā iktenis, vienmēr pirms sludināšanas viņš izdzen, lūdz par slimajiem un izdzen ļaunus garus. Nav redzējis, dacīt internetā, paskaties dievkalpojums. Tā draudzē, kur es biju Ukrainā, tagad muņķēma draudzē. Viņš vienmēr, pirms sludināšanas, viņš vienmēr lūdz par slimajiem un izdzen ļaunos garus. Vienmēr. Es vienmēr domāju, kāpēc tā mēs Raiga brīnos, kas? Bībelē jau tas rakstīts. Evaņģēlijs jau sākās ar... Tā ir evaņģēlija prasība numur 1. Numur 1. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka jūs paši esat daudz sludinātāji. Jums tas jāzina. Tu jau pats sludini, tev tas jāzina. Kur Lauriņa sludinās, viņai tas jāzina. Aiga sludina, kur Dacīts sludinās, viņai tas jāzina. Atcerieties, ka pirmais līdzeklis, kas mums dots, ir vara par ļauniem gariem. Ka mēs sludināt, mums jāatcerās, ka mums ir vara par ļauniem gariem. Viņam Sātanam negribās, ka viņš, kā sludina, viņi ies uz tādu draudz, kur nerunā par ļauniem gariem. Viņi ies tur varēs mierīgi sēdēt, gulēt, tur, viņš tur, Sātans ērti jūtās tur. Viņš var tenīs cilvēkos tur ērti jūtās. Nu labi, tas bija tāda atkāpja.
Pagad, es jau izsaku arī. Nu. Man darbā arī viens cilvēks. Es saku, lūgties uz baznīcu. Viņš saka, ko tur lūgties? Es aizēju, sveci aizdedzinu un tā cauri. Un pa mani laisu. Gad jau Dievs man jau palīdzēs. Ja sveci aizdedzināt. Uz baznīcu aizēju un sveci aizdedzinu. Jā, man arī tā. Sveci tev nepalīdzēs. Ja tu nelūksi rokā. Man jau šitā bija, ka es vēl nepazinu Dievu, es aizgāju pie dziednieces. Viņa man teica, ka es aizietu uz to baznīcu pie zinātņu akadēmijas, to pareizticību un nopērk svecītes. Un vakarā, lai dedzinu tās svecītes. Es tur es jau nezināju, es nopērku veselu bunda tās svecītes. Un es vakarā kūpināju tās svecītes. Man tā dziedniece teica, lai es aizietu uz to baznīcu. Es tā darīju. Es gribēju, lai man tā siena nāk atpakaļ jākvietīši. Es domāju, ka es tev viņu piesauks tas svecīts, tad dedzinās, ka man atgriezīs tas sieva atpakaļ. Bet lūkšanas nav nekā, ja? Nekas tur, vēl sliktāk. Vēl sliktāk bija, vēl sliktāk. Tātad, kāds bija Jēzus paziņojums? Mateja 12. nodaļā rakstīt, 26. 28. pantā. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā, atkal 12. nodaļa, 26. 28. pantā. Mēs tūlīt beigsim, bišķiņ pacietieties. Es jau tā tikai pus to runu. Man jau bija pa ļauniem gariem ļoti daudz, kas stāstāms, bet jūs pacietieties, drusciņ. Klausiet, Mateja evaņģēlijā, 12. nodaļa, 26. 28. pants. Tur ir pateikts, ka reliģiozu cilvēku vidū ir ļoti liela pretestība ļauno garu izdzīšanā. Nav dzirdējuši, ka daudz kristieši negrib runāt par ļauno garu izdzīšanu. Mums bija tāds mācītājs, kur es agrāk biju mācīts, ja? Un viņš sludināja evaņģēliju pa visu Latviju. Sludināja evaņģēliju. Un viņš bija uzlicis vienreiz reklāmu, ka viņš brauc sludināt ļauno garu atbrīvošanu, izdzīšanu, dievkalpojums. Un tas negribās nevienu aizskart, neteikš ne vārdu, neko. Viņa tas galvenais, kas viņam bija, virs viņa tas mācītājs, viņam teica, lai tos novācis tos plakāts, ka nekāda ļauno garu izdzīšana te nenotiks. Godi īstenībā, viņš man pats to stāstīja. Daudzos draudzos tas nenotiek. Nav vēlreiz, ka daudzi nemaz ļaunos gars nedzina ārā vispār. Es nav aiga tā. Daudzās baznīcās nedzina. Bet Jēzus to darīja. Mēs darīsim to, ka darīja Jēzus pareizi. Jo reliģiozi cilvēki uzbruka arī Jēzum. Tātad tie, kas tev to saka, tie ir reliģiozi cilvēki. Viņi uzbruka Jēzum, kā viņš to dara. Un lūk, ko atbildēja Jēzus. Ko atbildēja Jēzus? Tad, kad viņam reliģioznīgi uzbruka, ko Jēzus atbildēja? Jēzus tā teica, 26. pantā, Mateja 12. nodaļā. Viņš teica tā, ja nu sātans izdzen sātanu, tad viņš ir naidā pats ar sevi. Kā tad viņa valsts var pastāvēt? Un viņš saka, un ja es Jēzus izdzen ļaunos garus ar Becabulu palīdzību, ar ko tad jūsu bērni tos izdzen, tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji, viņš teica, tad jau tev tiesās, ka tu sāks to darīt. Viņi būs tavu tiesātāji. Bet, ja es izdenu ļaunos garus, Jēzus teica, ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi. Dzirdēji, ko Jēzus teica? Dacīte, ko Jēzus teica? Viņš teica, ja es izdenu ļaunos garus ar svētā gara palīdzību, tad debes valstība ir klāt pienākusi. Saprot? Kā tu izdzen ļaunos garus, draudzē, debes valstība jau ir šeit. Dieva valstība jau ir klāt. Ir divas valstības, saprotiet? Ir divas valstības. Ir sātana valstība un Dieva valstība. Un konflikts ar dēmoniem. Un kad mēs izdzenam ļaunos garus, tad, kā teica Jēzus ar svēto garu, tad esiet pārliecināti, ka mēs esam sasnieguši Dieva debes valstību. Kad tu sāc izdzīt ļaunos garus? Ļaunas gars. Tad mēs esam debes valstību jau sasnieguši. Kad tu sāc izdzīt ļaunos garus, debes valstība ir klāt. Jēzus teica, klausieties, bet ja es izdzenu ļaunos garus, Marija uzliec 3. Es varu tā parādīt, ka nav Bībelē līdz lai izlasīt. Tu līdz redzēsi, es speciāli tā uzrakstīju. Mātiņš to tā atradīs, ieslēgs mūsu izcilu.
Bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi. Mateja evaņģēlija. Jēzus to teica. Bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, ar svēto garu, tad Dieva valstība jau ir atnākusi. Kad mēs izdzenu ļaunos garus, tad Dieva valstība ir klāt. Hopā, aleluja. Un lai nesaka neviens, ka nevajag izdzīt ļaunie gari. Vajag. Eku Jēzus tāds teica. Un, zini, kāpēc tā daudz to tā negrib runāt par to? Tāpēc, ka Sātans šo kalpošanu ienīst visvairāk. Viņam nepatīk. Sātanam nepatīk. Un ja kāds tev kristietis saka, nevajag to darīt, tu zini, kas ar viņu runā, caur viņu? Kas ar viņu runā? Sātans. Tāpēc Sātans šo kalpošanu ienīst visvairāk. Par visām citām kalpošanām. Sātanam nepatīk, kad izdzen ļaunos garus. Tāpēc, ka tu atmasko viņu valstīm. Tu atmasko viņu. Sātans jau grib, lai tu neko nezini. Skaties porņikus, aizej uz kazino, aizej pie kādas citas sievietes pakluso vakarā. Sātans iedzer kaut ko, labi kaut ko tur tādu sliktu un izdara. Un Sātans nozods kaut ko vienalga. Un Sātans būs pakluso. Un viss būs labi. Neviens neuzzinās. Jo Sātans šo visvairāk ienīst šo kalpošanu. Jo tad tiek atklāts viņa kārtas. Sātans tiek atmaskots. Pareizi. Viņam nepatīk. Un ja cilvēks atnāk, viņā iekšā sēž kaut kāds ļaunie gari vai kas, ja tu sāks runāt par ļauniem gariem, viņš sāks, vai nu tas cilvēks aizies, vai ļaunie gari aizies no viņa. Divi varianti. Vai nu tas cilvēks no šejienes aizies, vai ļaunie gari aizies no viņa. Atceries, Aigi bija tas mājas grupiņā bija tā. Vienā tur. Zin kā, vienā bija mājas grupiņā. Viens cilvēks iznāca tikko no ieslodzījuma, atnāca pie kristiešu mājas grupiņu. Nu, tagad viņš ienāca iekšā mājas grupiņā un sākās Dieva slavēšana. Nu, tur sāk slavēt visu Dievu. Visi tur bailēti slavē Jēzu, mēs tur. Viņam, iekšā sāk kļūdēt, viņam nepatīk, kas tur tā notiek. Viņš saka, esies prom, man nepatīk. Tas mājas grupas vadītājs teica, ja tu aizies tagad, tu aizies ar visiem saviem ļauniem gariem, un tu vecā dzīvē aizies. Bet ja tu paliksi šeit, tā ļaunie gari aizies, bet tu būsi brīvs. Bet tu aizies ar visiem ļauniem gariem. Un šis cilvēks palika, viņš tika atbrīvots un viss, un viņš bija brīvs, viņš bija brīvīgi no viss. Ja viņš būtu aizgājis visiem ļauniem gariem. Tā kā, ja cilvēki iet prom, kad tu sāks runāt par ļauniem gariem, tad viņi aizies ar visiem saviem gariem. Tāpēc viņam Sātanam nepatīk, kad atbrīvots. Jo Sātans tad tiek atmaskots. Jo tiek parādīts, ka viņš ir zaudētājs. It visā šajā. Viņš ir zaudējis. Jēzus jau pie krusta uzvarēja Sātanu, pareizi? Uzvarēja Sātanu. Tie, kas tic, tie, kas pieņem Jēzu, kā bija Mārtiņu uzliec. Tie, kas pieņem Jēzu, kas tad ir otro uzliec. Otro. Kas pieņem Jēzu, kas notiek, kad mēs pieņemam Jēzu? Tad, kad mēs pakļaujamies Dievam Jēzum un stājamies pretī vēlnam, tad vēlns bēg no mums, pareizi? Tad vēlns bēg no mums. Tā kā es sakot, mēs nevaram sludināt, kamēr mēs neizdenam ļaunos garus. Neatbrīvojam cilvēkus no ļaunajiem gariem. Es visu par ļauniem gariem šodien nepastāstīju, atstāšu arī citā reizē, zini? Tas būs pārāk gari, bet tās bija tikai dažas rakstvietas. Īstenībā ļoti daudz. Viss evaņģēlija pamatā, evaņģēlijas sludināšana pamatā ir evaņģēlijs ir cieši saistīts ar ļauno garu atbrīvošanu, cilvēku atbrīvošanu no ļauniem gariem. Jo tas ir, man Aiga, tas ir viss evaņģēlija pamats. Dziedināšana un atbrīvošana no ļauniem gariem ir kopēji saistīta. 65% Aiga, kad jaunā darīja par to runāt. Tas bija arī tas, ko es gribēju šodien pateikt. Tātad. Pakļaujamies Dievam un stāsimies pretī vēlnam, un tas bēgs no mums. Bēgs no mums.